ja jūti. Tās ir pozitīvās laimes vibrācijas. Starta bonus no kā atspērties. Spēles, kas liks pacelties. Skaties, kur gribi. Bonusi visur. Un nebūs tādas jautrības citur. Vibrē pozitīvi. Laimes. Reāli griezieni, liela laimesti un unikāls dāvans. Trakākais kazino šovs Latvijā. Lucky Latvijā. Mans vārds ir Bruno Reis, un šis ir 371 Battles. Mēs esam jaunā vietā, kas ir First Club. First, vai mēs varam iedot troksni? 371. Ideāli. Pirms mēs sākam, gribu pateikt lielu paldies Lucky Punch Energy Drink, Tuborg un, protams, ģenerāla sponsoram Laimes. Iedodam maksimāli troksni viņiem par to, ka šis var notikt. Ejo! Ejam pie battle raperiem, BPMs. Otrais grupu etaps, viens no viņiem pirmo uzvarēja, otrs bišķiņ zaudēja. Tā kā šodien var izšķirties, kurš tiek tālāk, kuram vēl būs jācīnās. Reper pa kreisi no manis, saka, kas tu esi? HH Steins. Iedod troks, HH Steins! Reper pa labi no manis, saka, kas tu esi? Reiz beidz melot, viņš nevis bišķiņu zaudēja, bet konkrēti. Un te ir Lamberts Liepāja LM Busy! Ļoti labi. Pirmais šajā battlā, kas sāk, ir HH Steins. Iedodam maksimāli troks pirmajam raundam! Nē, vēlreiz iedodam maksimāli troks! 371. Ideāli. Pirmo reizi jums pajautāju, lai jūs iedodat vēlreiz. Bet es sačkojiet. Jādzer vairāk ir. Aiziet, Melošeik, aiz tevis ir vārds. Pirmais beats, pirmais rounds. HH Stein, let's go. Ei! Vēlos sākt ar atvainošanos tiem, kas no manis vairāk gaidīja un tiem, kas ne. Bļaļ, jums vienreiz bija taisnība. Tas prasa liels polts, lai pārkāpt savam reper ego pāru un atzīt, ka Džeks, kas pat Rojki jaunāks, rapo daudz labāk. Man pāris panči visticamāk pāries pār, vairums galvām nemīsies, tev nelikšu atbildēt par vārdiem, kad tiksim laukā. Tu var teikt, kad esmu ēs, ka man pat nav vietas repā, bet tavs raksturs sūkā vairāk nekā es pēdējā betlā. Bet pirms ķeramies pie tā, vēlos ko pastāstīt pats. Pirms šis pizdavols nav paspējis vēl sagrozīt fakts. Es rādu savus kārtas, nav pokers, ko gan slēpt. Tāpēc pats viņa vārdos rādīšu, vai tā ir taisnība vai nē. Ar ko gan varētu sākt, lai atmaskot šo blēdi. Varbūt ar to, kad vienu vakar dzēru un satik manu homiju slēdz. Un lambs viņam saka, man ir pilnīgā dirsā. Un es saprotu, ka katram reperim ir iedomības virskārt. Sprāgā visiem apkārt, kad esi labākais, bet zin kā, lai redzētu sev no malas. Pārvilkšu tev pār acīm mādu, turpinot, kad esmu normāls Džeks, bet repā vajag augt. Tu esi labs reperis, bet no tevis kā pacana nekā normāla nav. Skatos uz tevi un priecājos, ka mani kā bērnu sita. Esmu bijis depresīvs, bet tavā gadījumā būtu sevis ar pakāris čist. Jo iedomājies, to savam dēlam ir jāmāc, kā iet sūdiem cauri un gala īstākums ir šis. Tu teici, ka tik viens tēvs grib būt labāks savam dēlam, bet tu ķēmis pats neesi labākais dēls savam tēvam par to, kāds izaug bērns. Bieži vecāks tur vainīgs, tevi katrā batlā sauc par nariku. Ne, es domāju kaut ko mainīt un tie, kas apšaub manu kauguru leģimitāti, 2 gadi skolas 44. Tu tur neizturētu nedēļu pat, ja mēģināt. Tu neaizgāji no teķi, jo huiņa dzīt ir vieglāk nekā mats, bet tāpēc, ka nevāk rēķināt. Bet LM Busy stāv uz Busy, bļaļ, kur un kad mauc pie dīlera draugu, taču kā uz iknu dēļas vizīti, pēc kuras acīs jāliek vizītes un starp ribām jāgrūž pivīts. Ātru roku kustību vietā būt labāk iemācījies pišķīt un bigīt. Mums bija freestyle battles, kur es uz skatuves novilku biks. It kā zināju, ka pienāks laiks un ka kaut kad notiks šis. Parādīt to, kad izklausies pēc pakaļas un lai tagad tie, kas tevi atbalst, var nobučot to manu balo dirds. Ko tu zini par to, kā ir mācīties repot bez MC'iem apkārt? Ko tu zini par to, kā tas ir no nulles sākt? Ko tu zini par to, kāds karjeras kāpnes ir grābīgiem un pēc tam lēnām pa tām augšā kāpt? Ko tu zini par tērēšanu, ja neizspējīgs pat krāt? Ko tu zini
zini par azartu? Ja neskaidri buka vrā, ko tu zini par to, kā aizstāvēt savu un citu vārdus? Jo, kad brālēnam solīja pa muti, viss, ko darīja, bija stāvēja klāt. Lampis mīž no sudden lights, un es nedomāju no grupas. Tu neesi G, tu esi Ariela, kas peld pa bītu, kādas bļeģ vēl mutkas. Tu mazā sučka pēc pusnaks paliec to egoistu par stukaču, bet underground topā mīcini bieži veido žurkas. Mums, svētā poļu huligāns, ja nebūtu skatums, tu to savu huiņu aiz muguras murvināt. Labākais, kas nāc no Liepājas, ir samerīts un sievietes. Arī pāris normāli džeki, bet tu neesi viens no tiem. Par spīti tam taviem vārdiem piemīt visdžeki, kāds spēks reāli. To sapratu pilnīgi paliku mērs. Tu vienreiz palādīju un novļāvies primai boju peltiņš palādījumā, un nākamajā meklē viņš jau tev stāvēja klāt. Bet saprotu, ka mans izredzes ir minimālas uzvarēt, tāpēc fuck it, mana vērtība šeit būs lielāka nekā tev. Tu nāc tikai betlot, bet es palīdzu pilnīgi reklamēt par spīti tam, ka netbal spēļu zāles un azartspēles. Shoutouts fucking Laimes, labākais sponsors līdz šim. 371. Shoutouts, Laimes! Tev samaksāja par šito ierodo maksimāli troksnē, jo! Tā var būt, jā. Laimes, ko jūs tur darat man aiz muguras, ko es nezinu, ha? Ok, labi, ierodo maksimāli troksnī. Lambertam ir jāatbild, jo! Aiziet, pirmais rauns, aiz tevis ir vārds, aiziet. Tu tur runā par to, ko es zinu un ko nē, bļaļ. Ko tu zini par to, kā ir batlot jau no 15 gadiem, bļaļ? Ko? Domā, tev ir iespēja, Jaso tev jau piesmēja, tei batlā tu nodiks, Jaso sens arī māk pat brālnu pīs, ģets, bļa, tev punchline ir unikāli, es nemīšu ne brīd, jo es visu saku atklāt, ots tevi vērtējot, bļa, nomet vairāk punchlines kādu batlā, tagad tu teiks, kad esmu loks, kas slikt trapo uz katra beat, bet kad mēs satiekamies tusos, tu vienmēr prasi manu feed, tad iemācies repot par sevi krūtāk, labāk izbaud šo brīdi, jo tikai sezonā mēs būsim vienā grupā. Mēs nekad nebūsim uz viena beat, bro. Jo nahuj, lai man vajadzētu feat ar downgradeotu dībo. Nahujam to savu tizlo sūtu, maucu vēl pisies prom. Tu battle rapa izaugsmai traucē. Steins saka, baigi labi rapo. Bet ja tu esi tik labs, tad kāpēc tu, bļa, visus savus battles zaudē? Tu esi sliktākais, kas noticis ar kauguriem repā. Tev izlikt freiks, zirns, dzens, revolūcija. Un tas nav viss tetā, jo tu repo tik ļoti nemāk, ka tevi salikt arī dziedātāja Amanda vienā setā. Tev Instagram bio rakstīts, ka tur ir repu svētā vietā. Tad vispār nahuj tev visas rīmes ir virsā. Bļevot pastāst šo man tāds atklāsmu rods vēl. Kā tu tici Dievam, jo tu netici pats sev. Skatoties pirmo etapu man palika rēcīgi tiešām. Karoč Dībo ir palicis stievāks. Kleins joprojām vienāds. Miers tīri rēcīgi iebliež, bet bļa Steins ir palicis vēl hujovāks kā iepriekš. Tu saki, es hard, es nesaprotu tavu easy, jo ja tā ir, nahuj man tev salikt ir easy. Tu neesi repers, bet neveiksminieks milzīgs. Jo neatadi Laime, kaut nāc no bērna namas brīdīts, bļa. Mūs pat nevar likt uz vienas skaus, šitas alkāns nemaz nenojauš, kad Afs ir repers, nevis Als, bļa. Necer uz balvu, tu nemāk bliest īsti, Robert, tu neesi, bļa, Eikmanis, lai liktu man iesvīst. Ko? Šis nav tavs lauciņš, jau raudviņš, jo saprot, ka tādiem lohiem kā viņš šeit īsti nav vieta. Tu flovo tā, it kā ūdens vietā dzertu 3 graudnieku. Man bez repus beat nav dienu, un tāpēc gribēju batlot reperi, bļa. Bet iedev botu man, čist ironiski, ka Robertam ir harizma kā robotam. Bļa, tev papi sieni only, bro, 0-3 rekords pēc šī battle speed uz tavu reperu portfolio. LMBZ tevi šodien letāli traumēs, bet tu zini, ka tev pizdā, jo pēc mana battle ar Dībo tu vispār negaidīji neko daudz, nē. Un pats piegāja klāt pie mans un atzinies, ka zini, ka man zaudējis, bļaļ. Tāpēc netālo, ka zini, ka vinnēs. Es atnācu tev izdzēst, pisies ar savu palīgu skolas bandu visu prom. El tu gangster ar puškām tu runā, ja draudzi zalcam batlā ar bumbiņu pistoli. Un tu vēl runā par geto. Salāga tavas puškas ir no plastmasas un tačkas gan jau ir no Lego. Ejo, man ķipa ieraugot šo bomzi bailes vajag just sākt. Bomā ar tev nav jābūt sezonā, bet sarkanajā krustā. Nahuj tu vēl repālien. Starp mums ir atšķirība un vēl pie tam bļa reāli liela. Un redz, man tā kalpo kā plus, jo es čaukoju kā Habibs, bet tu čauko kā kūce, bļa, pants. Kā jums patika pirmais rauns Firste, jo? Ideāli. Haha Steinam jāiesāk ir otrais rauns, otrais beats.
Melo shake, let's get it. Let's go, iedod trokstu! Jūs zināt, kas rīmējas 371 Titaniks Lamberts, 2H9 šitam pidaram stāv pretī kā aizbergs. Ne jau tādēļ, ka mani panči ir augsti kā ledus, bet gan kā reperis ir 1/10, ko no manis redz. Tu vari mest panču pēc panča, es parūpītos tikai tāpēc, kad ilgi neesmu gulējis un man ir apnicis pret tevi stāvēt. Esmu nolicis vairāk cilvēku gulēt par aijā žužu. Suka gatavojies uz dienas, jo šīs battles ir tavs šūpuls. Reiz vairs neteiks, kur man stāvēt, jo es zinu savu vietu. Manas sliedes iet uz priekšu, un ja tu nepisīsi malās, sagrauš tev vai tavs karjeras griez. Tiešā vārda izvēlē es izdarīt izvēles spies. Ja neskaita 371, tad tu griez lielas lietas tikai tad, kad feņkā likmi uzliec uz 5. Iegravējuši tavu grēkus pieris, it kā būtu nelūgtais viesis. Atstājot viņus brīdi vien, manīsiet kā tas ego dziest. Ja neskaita betlus, tad man slikta tinta tikai uz miesu. Pārvācos uz Liepāju, lai tev uz katra stūra draud briesmas. Tev ir tikai fīti, tu pats sev nevar paņemt pie dziesmas. Kur tad ir tās tavas demskas, kad tev tik ahuns liekas? Insta storijā reklamē etapā turpinam pīpēt nostos repaks, jo pasaka, vai tu pats jau vari beidzot nopirkt cīgas? Netaču, jo ja tu nebūtu tāds loks, es to mošku palīdzētu ar toču, bet kā nekā tu esi, tad klausies uzmanīgi kā roču. Reps nav tava dzīve, ja tu tikai ar muti brauc un reps. Nav tava dzīve, ja tu šod sāki jauns un reps. Nav tava dzīve, pat ja tu rindas šņauts, jo pat ja tā ir, kad neskan bijis tavu dzīves vairs nav. Un ja nevienu žūrī man neiedos punktu kaut kā pie dirs, tu moški dzīvo uz beat, bet esmu gatavs uz tā mirt. Dzīvu reizi ar Get Rich or Die Trying CD, tad pasaka, kuram no mums abiem reps ir dzīve. Es tev mestu ar akmeņiem un rindām līdz tu būtu beigts. Ja zinātu, ka tu atzimt kā Jozefa Fritzla meita, tinte ne bēdas man atstāt uz asaru sejas zem acs par to, ka Lamberts vairāk nav šeit. Un man pohuj, ko tu teiksi, jo savu nospiedumu šeit atstāja. Kā pirmais džeks, kas izgāja no beat, kā baskājs. Nahuj tavas rauns nost ar šito uzmanības mauku, kas pat aiz muguras nevāk aizvērt savus nolāpītās žaunas. 371. 371 līriskais rauns. Iedod maksimāli troks, HH9 dzēju! Lambertam ir jāatbild, vai mēs varam iedot trokstu? Aiziet, Lambert, es tevis vārds, let's go. Cik tu naudu iztērēji pērkot merču no šitā kazino? Tu tēlo bailīgi, bet es vairāk sabītos no Mr. Bean, bro. Tev ir pisies, bļa. Viens fiksais freestyles, pa cik ilgs, bļa, bīdi tops jāgaida. Jā. Manos pantos tikai īsts sūds, tev ir 2 papisieni, man 2 uzvaras, mums abiem tūlīt 3 būs. Bet es sauc man par bendi, bro, tak iedodiet man battle rapper, nevis litra bowl čempionu. Pagājušajā etapā trūk ūdens, jo Steins visu izlai batlā, bet ar visu to tavi panči ir par peļu saklāk. Es pastāstīšu jums vēl fakts reāls. Steins savā uzturā lieto Benārs, es taumē ar Volkoviču kurīkās. Šitas bombas pienāk mums klāt un pros, iedodiet man iekurīt, brāļi, nu labi, mums jau nav grūti. Mēs iedodam, viņš iekurīja vien dūmu un norīja to sūdu. Nē, nu baigais džeks, mats nepazudušas pēdējās 6 šūnas, un viņš domā, tas ir flex. Džeks tēlo, ka ir baigā alfabēta. Bļet, tu esi tik stulbs, ka ēd benčiks un vēl mācies alfabētu. Tu piedalies šeit, bet neviens tevi šeit nezinīs. Tad, kad tu skaidrs iztēlojos, kad es esmu nedzirdīgs, viņš nākamreiz, bļa, savus pantus bļaus. Tevi pat neklaus tava draudzene Santa, jo neeksistē Santa Claus. Un tu vēl domāji uzvarēt, ideja tāda atcelt, tu tak necieni pat pats sevi. Jo tieši ko tu pateikt, bļaļ, man vari brāli, ja savā pieteikumā nosauc pats savas rindas par pabirām. Tu man zāji balesi, jo nav neviena batla, kur tu kruti taisi bārs. Un reisam jādod mēnesi ilgāk gatavoties, jo savādāk tu aizmirsti vārdus. Bļa, es nāku ar čistu bīfu tādu, no kura baidās šitas dārzenis. Piepisies citiem par vecākiem un pārējo ģimeni. Bļa, tu pats esi bārens. Suka, kā tev ko tādu ir pateikt prāts, ja tavi vecāki no tevis paši visticamāk, ka atteicās.
Bet atšķirībā no tevis es nepārmetu ne tavai mučai, ne sencim taču. Jo ja es būtu viņu vietā, es izdarītu tieši to pašu. Es nekad nelienu tik dziļi, ka taisu batlam mājas darbu. Bet ja tu saka, ka jāso sūkā savam sencim, man pohuj pateikt kaut ko vēl vairāk skarbu. Un es pat negribēju to teikt, līdz sapratu, ka tādu trināru kā tevi vajag iepazīstināt ar karmu, bļa. Ok, kā jums patika otrais rauns? Fīrs to jū! Trešais rauns noslēdzošais šajā batlā. Melošaikais iet, H.H. Steinam jāiesēg. First of all, viņi man paši piedāvāja straumē kāsu, tad es vienkārši uztaisīju viņiem šovu, ka es viņu norīju. Jā, nedirž. Un pēc tam tu gribēji to redzēt vēl un vēl, tā kā nedirž. Bet vispār runājot par to, kurš ir ticamāks. Jūs varat apskatīties man Instagram story, es jums parādīšu, es jums izliku fakts priekšā. Reāli, pak bekaroču. Man ir bijuši 2 batli, bet tu teici, ka viņi abivīgi. Bet cik ilgi tu tad tiki drāstā, pievēršot sev uzmanību līdz tevi šeit par pretendentu? Vispār varēja pat uzskatīt, bija jāpagaida tev 3 gadi, lai nolandot, ko uzrakstīja. Un kur tu izrāvi, kad tu stāvi kaut soli augstāk par mani? Man ir burtiski jāpieliecās, lai mēs būtu aci pret aci, jo savādāk viss, ko redz, ir netīri mati un gaļu bars. Slepkavība būs balts lapas, tev nākamā pietur gaļasdars. Vispār kurš pēc batla ar tevi ir gribējis nolikt no daudzstāvēts, lai viens prost parādās vēl to nogrūst no tāds augstprātēl. Cik reiz augstāk par sevi... Viens spēlēs augstāk par zemi ar bļaļ pidarūsts uz sejas, lai tagad ņemt ko atpakaļ. Diemžēl jau ir daudz par vēlu, tāpēc, Gabriela, man patiešām tevi ir tik ļoti žēl. Jo, ja paprasīs kaut vienu batlu, tad tu pievilsi savu tēvu un viņš tev saviem čomiem iepazīstinās kā savu brāļu dēlu. Vispār, kāpēc tu citiem pārmet par materiālajām vērtībām? Neviens nezina tavu straglu vai vienmēr dzīvojis ērtībā, jo setups bija pišķets cik labs, bet panči pa garāžu ēziņu. Andrijam varbūt nepiedar garāžu, bet tu pat neesi pats maksājis rēķins, tevi ir zvaigžņu slimība, bet šīs dūras lido kā komēdis. Zini, kas būtu ritīgi stilīgi, ja tu skatos pasaukt cents, tad tu varētu iekāpt manās kurpēs uz vienu brīdi, vienu momentu, jo dēļ vardarbības ģimenē ātri vien gribētu tu izsaukt mēģi. Tu es sāku repot viens, tu dēļ 3, 7, 1, 3 pēc Gatvi grūž uz priekšu, bet man tuvu ir šī vieta, jo gribu zināt īsto iemeslu, kāpēc es nonācu bērnamā, jo es bišķiet pamatīgi izliku savu mammu battle rapā, un ja sezonu beigšu 0-3, nu kam negadās, bet Bruno laikam nezināja, ka valstī suņu cīņas ir nelegāls, jo ja finālā būs abi favorīti Lamberts un Klēņš, kas tas, bļaļ, būs pa pasākumu, kur 2 iedomīgs kluts plēšas uz stage, bļaļ. Ellen, Vizī stand for fucking lame. Atceries šo vārdu, bļaļ. Haha, kas? Haha, Steins! 3, 7, 1. Ej, jau, vai mēs esam gatavi pēdējam raundam šajā batlā? Ierunā vēlreiz troks, vai esam gatavi? Aiziet, Lambert, aiz tevis vārds. Aiziet, Melošeik, aiziet. Jā, Štein, tev gan jau skauž, ka man ir tāds saņāts, kas man vienmēr ir atbalstījis batlos arī. Tā jau ir bāreņiem, bet nu ko darīt? Hujo! Ai! Šteins īsti nesaprot, kā labas rīmes top. Nav jau brīnums, Šteins vispār nesaprot neko. Šteins nesaprot, kā atnāk tā, kā noraut jumtu. Šteins nesaprot, kā repakam var pielikt punktu. Tik no grupas tu laukā necer, paču ko kā es pļaukāju reperi. Saki, ka man ir astūts rīms, es piste vārā gulta čīkst. Tik tālāk tev ir iecerēt lielu, bet pat reizu appis, jo viņš gribējis battle 2G. Bet iedeva vienu, un tas esmu es veids. BPMs bestes, tavas cerības bezcers. Labāk sezonu pēc tevis. Dīvo teica, ka zaudēšu ārā freestyloši čista, nē. Jo par tevi labāks rīms skait, kad skait freestyle, Štein. Vēl daži vitosogrammi, un tu no zobiem sev taisīši čein. Tev regulāri štirī, tu pat neredzi, kas ir balvāt pārāk daudz godu. Ne jau kā Nikans suns, bet alkāns, es bez pauzēm duru. Tev pret mani nav reāli dabūt uzvar, jo man nav reāli dabūt zaudējumu. Raksts naktī lidoja pār kā sikspārns. Šteins ir transā ne tikai tagad, bet arī, kad ar savu draudzeni pisās. Tu nesaproti, bļā, kā man sanāk tā, tev nebūs 2 pakas, jo zaudēsi, man nebūs, ja reiz būs parādā. Šteins ir tas džeks, kam nepatīk reperi, kas promotājs. Bļā, man tas interesants emocijas rais, jo tas uzskats tev ir nepatēm. Kā tev var nepatikt tie, kas sevi promotēja, tu stage savu dircu reklamē. Šis
spēks. Viņš par gejiem izstās pats, grib, lai viņu izdāž. Nemīļ šodien sapnis piepildījies, bet Šteinam žēl, ka tikai liriski, jo viņš gribētu, lai viņu izpis fiziski. Man skaidrs te tā viss, tu esi zilais un tava draudzene ir aizsarg mehānisms. Es taisu mērķis, kad esmu pie Miķa un piebīt kašteks. Šteins taisa mērķis, kad rokā ir raķete un uz ekrāna ir kašeks. Nav nevien šeit indīgi nāk, Šteins izskatās kā štīra, bļē, bet jaunībā. Šteinam no veselīgas dzīves baisi metas. Domā, tu izskaties pēc repera, tu izskaties kā Spaisa sekas. Tu dziesmās to vien daļu kā to, ka nāc no lejas stāsti. Tu joprojām esi lejā, tu nekur nenāc, tu prosti tur stāvi. Un vēl runājot par to, ka tev cepīja benčiks kāvāt. Es tikko nopīpēju reperi, iedošu tev vēl vienu benāru apēst, ja pienāks paprasīt man ārā. Pants! 3, 7, 1. Beigās mīlestība uzvar. Ir maksimāli troši šajā batlā! 3, 7, 1. Tā mēs to daram Liepājā, bļaļ! Ir vēlreiz maksimāli troši šim batlam! 3, 7, 1. Laiks ir žūrijā. Tiešraidē es redzu, ko jūs rakstat. Es nezinu, kas tur notika ar bītu pēdējā, bet ierakstā viss būs. Ejam pie žūrijas. Pirmais, kas teiks, ko ir darījis, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, ir maksimāli troksni. Tas ir Gaučo! Paldies! Labs battles! Abās pusēs bija ko klausīties, bija foršas vietas, bija netik foršas vietas. Šķiet, ka tev trešais pāns bija vislabākais. Man šķiet, ka tev man visvairāk pirmais pāns patika. Šteinam man prasījās dzirdēt kaut ko vairāk, ko mēs esam dzirdējuši iepriekšējos batlos, jo skaidrs, ka tev storytellings patīk un sanāk, prasās kaut ko vēl, lai tev kaut kāda ekstra dimensija parādītos, lai nebūtu garlaicīgi klausīties. Kopumā tu raksta labi, flowi citreiz likās, ir īpaši pirmajā pantā, varbūt nedaudz pārāk sarežģīti, lai tu varētu viņus izpildīt dzīvējā, bet tā kopumā bija labāk nekā iepriekšējās reizes, bija ok. Lamberts līmenī. Tas, ko mēs sagaidījām no Lamberta, to mēs arī dabujām. No tevis mēs esam redzējuši daudz un dzirdējuši. Šoreiz varbūt, ka drusku prasījās vairāk asprātību, lai būtu bišķīt rēcīgāk, jo skaidrs, ka šis nav tavs stiprākais pretinieks, kas būs šajā sezonā, un gribētos redzēt, lai tu kādreiz arī pats papriecājies, nevis nāc misijā katru reizi nogalināt savu pretinieku. Bet visādi citādi super battles. Paldies, kungi. Punkts Lambertam. 1-0. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko dzirdējis, ir maksimāli troksnī. Brīvrunu projekts Ghetto Games vairāku sezonu uzvarētājs. Abrā ir troksnī. Ejo! Jā, šis bija labs, fun battles, ātri iziesim cauri. Man liekas, tava vislielākā problēma bija leņķi. Tavi leņķi nenolendoja līdz galam, un viņš, kā battle rapā saka, dekonstruēja tavu tēlu. Un varēja redzēt trešajā raundā, ka tu biji salūzis, un viņš tevi atmaskoja. Viņš tevi atmaskoja un varēja redzēt, ka tu tika tev zem ādas, un Lamberts tādā ziņā to rīktīgi veiksmīgi izdarīja. Tu mēģināji nākt ar leņķiem, ka tev bija smagāka dzīves pieredze. Lamberts neizdzīvo tādos apstākļos un vispārējais, bet nenolendoja punch līdz galam. Atceramies Eminem, atceramies 8 Mile. Viņš to izdarīja, bet tad viņš pasaka, tas čalis ir no privātskolas, tas čalis ir vēl no tā. Ja tu atrastu info, kas parādītu, ka viņš ir vairāk piena puika, ja tā būtu, tad tas labāk lendot, bet tu neatradi līdz galam tādus. Tu pateici, ka tev smagāk, bet tu nepateici par viņu līdz galam. Mazliet steidzies bītam sākumā. Bija forši punch, underground vidi bieži veido žurkas un viss kaut kas. Tu smuki atbildēji par Jaso. Otrs vērtējot nomet vairāk punchus. Tikai sezonā būsim vienā grupā. Kāpēc batlot ar devalvētu Dībo? Tevi izlikt tavējie kaugurnieki, tu nosauc kaugurnieks, nosauc Amandu. Ļoti smuki pa schēmām. Tu neatradi laimi bērnu dārzā sprīdīts. Es čaukoju kā Habibs, tu čauko kā Kūce. Ļoti labs bārs. Nav personīgs līdz galam. Jūs abi nočaukojāt, tā kā tādā ziņā ir. Tad vēl otrais rauns.
tev bija par to, ka tu viņu tā kā fiziski iespaidos vai viņu pārmācīs. Nu, Lambertam aiz muguras, ja ir Volkovits, nu, viņš tevis asist atkal. Vai tas nozīmē, ka viņš ir labāks reperis? Nē. Tāpēc, nu, nenāciet ar tiem bāriem, ka es tevi sasitīšu, ja otrs čalis nemēģina arī tēlot tough guy. Tad jūs varat sagāzt to tēlu, bet domājiet, no kura tēla jūs varat viņam uzbrukt. Tu dzīvo uz bīta, es esmu gatavs mirt, tas bija forši. Īvī komentārs. Lambergs un aizbergs nerīmējas. Tāds. Ok, trešais. Superīgi flowi tev bija. Vienā brīdī tu bišķi pasteidzies. Man liekas, nemēģini taisīt double time, labāk vienkārši raido uz beat un tu skanēsi daudz foršāk un jaudīgāk. Bet tu tāpat nepazaudēsi Steinci transā, kad ar draudzeni pisās. Nu, tā kā, smags lines, bet nu stil. Tad Daylight moments, ja šautauts Daylightam, tie, kas zina battle rap, Daylights vienreiz arī novilka bikses un mēģināja kakātus skatos. Mums ir mūsu pašu Daylight moments šeit pat Latvijā. Jā, nu viņš tev pa lielam salauza precīzāki leņķi, padomā, no kuriem leņķiem tu vari iet, un padomā bišķi, kā tu savu karakteru arī veido. Un Lambert, pēdējais punkts tev. Ļoti krūta, tu ievad raundus, pasaki kaut ko pretī, un tas riktīgi strādā, kā krūts flips atpakaļ. Tā kā punkts Lambertam. Uztaisim troksni. Punkts Lambertam, 2-0, ja? 2-0 iedodam troksni. Nākamā balss var izlemt daudz ko vai neizlemt neko. Nākamais, kas teiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis, iedodam maksimāli troksni. Kreisais krāsts, brīvrunu projekts, kā jau es teicu vienā no batliem. Viens no tehniskākajiem reperiem, kāds mums ir Latvijā. Paldies, ka viņš ir, un cerams, ka viņš būs, un cerams, ka viņš turpinās, un cerams, ka viņš... Es nezinu, es centos, zini, turpināt. Daudz cerības, bet arī ticība. Ir maksimāli troksnība. Lai tu tagad vienkārši eksploatē to, ka es teicu, ka man bail no skaitļa 27 šogad. Klau, viena lieta, jums nav personīgs beefs, vai ne? Jums nav? Ok, tad tas battles aizgāja bišķi nestī, bet iesim tagad pa punktiem ātri, es mēģināšu. Tev bija daudz filleri, un tev bija viens personīgs stāsts pašā sākumā, kas man neiedod daudz kontekstu, jo es nezinu kontekstu, līdz ar to es nesaprotu, kas tur notiek. Right? Priecīgs, ka kā bērnu sita punch fucking nasty. Bļaļ, tas ir kā paņemt mīnus un īstā battle repā pārvērst to par savu plusu. Tas ir pizģets, večuk, visi cieņa tev. Tiešām. Vienīgais apkārt sākt ir vāja atskaņa, jo tu vienkārši nometi vienu zilbi nost. Bet tas ir ok, tas ir ok. Baltas lapas un gaļazars arī nerīmē. Momentu un mentus īsti nerīmē. Bet message aiz rindām bija tik stiprs, ka es vispār neņemu to vērā. Šis ir tas, kur tas reāli nostrādā. Nelūgtais viesis punch arī bija dope. Tev lielais mīnus, tu slīdēji offbeatā pārāk daudz. Un tev bija momenti, kad tev vajadzēja labāk paņemt pauzi, lai ievilktu elpu, lai tu varētu močīt. Un tad tev cita kļūda bija citā vietā, kur tu mēģināji ātro flow, ka tev bija pārāk daudz zilbes vienā rindā. Speiso zilbes, esi uzmanīgs, pieskati to. Lambert, klau, unikāli un atklāti nerīmē. Batlo un zaudē, diemžēl, arī nerīmē. Downgradots Debo punch bija dope, visu, ko teica kolēģi arī iepriekš. Line-up aprepot un tad vēl pateikt, un to esmu hujovāks kā iepriekš. Tas bija tās lol moments, tas bija labs. Čoko kā Habibs, čoko kā Kuce, milzīgs punkts. Santa Claus homonīms bija dope. Vienīgais celt bāriņu lietas un tad ieciklēties uz to ir mazliet negaumīgi, jo nebija pat punch, tā bija vienkārši oponenta tukša nodiršana. Pieliesam klāt to asprātīgo aspektu, vārdu spēli. Es zinu, ka battle raps tāds ir, viņš ir fucking nasty, bet nepataisim šo pat tukšu nodiršanu, lai nav īsts beefs dzīvē, tāpēc, ka tie, kas zina, tie zina, ka tā nav patīkama bļēd lieta. So respektēsim viens otru. Tāpat, ejot nasty viens pret otru battlos. So aplausus lūdzu par to. Tāpat galu galā, tu biji precīzāks, kaut gan tu arī vienā brīdī noslīdēji no flow, bet mans punkts iet tev, večuk, tā kā aiziet. Bet jūs abi divi bijāt ļoti labi. Tu turpini, please. 3-0 ir troksni. Mēs zinām, ka Lamberts ir uzvarējis šo battlu. Uzreiz arī tiešraides žūrija, kas sabalsojusi 86% pret 14%. Ceturtā balss arī aiziet Lambertam, iedodam troksni. Un pēdējais, kas pateiks, ko ir redzējis, ko ir dzirdējis un izlems, varbūt piektās balss likteni, iedodam maksimāli troksni. Viņam albums ir 8, aiziet viņu noklausīties, atbalstat, ja? Un vispārējo, tas ir Serpentīns, iedodam troksni.
Paldies. Būšu īsa kodolīgs, neiešu cauri raundiem baigi. Ļoti tāpatās foršs battles. Man ļoti patika tā enerģija, kas bija uz skatuves. Pat ja jums nav personīgs bīvs, man reāli gribējās, lai ir reāli vien brīdi. Jo jūs to tik tieši izdarījāt. Par tevi, Štein, tu esi tik true čuvaks. Man ļoti tas vienkārši es tev cienu par to un respektēju, ka tu tiešām, kad tu saki, ka reps tev ir līdz nāvei, līdz miršanai, es ticu. Bet tu esi pārāk true tādā ziņā, ka reku 3. raundā, kad tu sāki skaidroties, taisnoties, ka nav bijis tā vai šitā, tas ir jāizdara vai nu riktīgi pizdāta kodolīgi, jo vienkārši tad tas tikai parāda, ka tev reāli sāpēja, ķipa, zini. Bet, Lambert, man ļoti milzīgs prieks par to, ka tu esi nācis katru sezonu un ņēmis vērā, ko tev ir pieņemsim žūrī, teikusi kaut tā, tu esi audzis, tu esi malacis. Un 3. rauns, tu ielici nereāli ahujentajā jersey, drill beatā, ahujena. Es gribētu, lai ejot turpmāk, tu katrā raundā tā ieliec. Pirmie 2, viņi bija labi, bet viņi nebija tajā levelā. Ja tu to varēsi dabūt on point, jo rīmes tev ir, skills tev ir, viss tev ir, vienkārši uztais to muzikālāk bišķiņ. Pa lielam, jā, neiešu vairāk baigi detaļās. Punkts Lambertam, respekts abiem, mega labs battles, uztaisam troksni viņiem. Ej! 5-0! Mēs zinām, ka Lamberts ir uzvarējis 2 battles pēc kārtas. Līdz ar to, Lambert, apsveicam tev pusfinālā, iedodam troksni! 3-7-1. Lambert, tu iepriekšējo etapu dabūji 200 eiro. Tad tu vari dabūt tagad vēl 200 eiro. Izvēlējies kādu biļeti. Ver vaļā uzreiz droši. Nu būs... Ej, dīrs! Es dzirdēju šito! Tu pat... Lamberts šoreiz dabū mērķu, neko darīt. Ja kāds grib pienākat pie maniem, es jums atdošu viņu. Jā. Paldies, ka skatījies 3-7 battles, un paldies, ka tu esi ar mums, un rekuri BPMs, un visi kārtībā, un visi forši kaut kā tā.